Esiet mīļi, mīļi sveicinātas, mīļās dvēselītes. Jā, es zinu, ka daudzi piedzīvo ļoti spēcīgu laiku. Kā saka, starp divām pasaulēm būt, būt vairs nesanāk. Un jā, priekš manis ir tikai viens vienīgs ceļš, un tas ir Dieva ceļš, kas nav vienkārši. Jā, un tā mana tīrākā saziņa ar Dievu ir caur dzēju. Tas ir tā kā viņš caur mani runā. Un šis ir mans nesenais, un es viņu arī nolasīju savam tētim. Visai ģimenei sanāk uz 65 gadiem. Man likās, ka visiem tas labi noderēs. Jā, un tad es domāju, kādēļ gan varbūt vēl kāds sadzirdēs kaut ko, kas viņam ļoti, ļoti pietrūkst. Jā, cerams, lidmašīnas man nelidos tagad garām. Jā, tā. Redz. Tikai viena vēlme. Ir man sirdī viena vēlme. To vienmēr esmu jutusi, vienmēr zinājusi. Es apmaldījos iekāras pasaulē, kurā šķita, ka viss ir vieglāk. Tik saldi meli, tik lipīgi tīkli, tik tumša pasaule, kurā būt tik maigām, cilvēka ķermenī ietērptām dvēselītēm. Bet pienāk mirklis, kad sirds sašķīst gabalos, nokrīt ķēdes, kuras ap to apvijušās, kā žņaudzošas čūskas, jo izrādās elpot tu gribi, dzīvot tu gribi, mīļā dvēselīte. Un ir man viena vēlme, mīļais Tēvs debesīs, to 1000 sauļu mirdzošo sēkliņu, kuru dāsni dāvāja man, kad caur debesu vārtiem bija lemts piedzimt man. Lai cik maldu ceļus būtu izstaigājusi, es atceros, ko tu teici man, kad iedvesmas, dzīvības, prieka dzīvot pilna, eņģeļu pavadīta, devos plašajā pasaulē. Es atskatījos, lai veltītu atvadu skatienu, paliec sveiks, tēti, un ar savu maigo smaidu un bezgalīgi mīlošo sirdi veltīja man visu pasauļu mīlestību. Tik uzdeci mazliet uzrauci un piekodināji godāt šo sajūtu, šo dāvanu par cilvēku būt. Es nodomāju, ko niekus, kā var negodāt šo dāvanu. Man ir viss, ko varu vēlēties. Tik daudz emociju, sajūtu, tik daudz piedzīvojumu man priekšā. Nevaru sagaidīt, kad varēšu ķerties klāt savam stāstam, savai dzīves grāmatai, kuru ar lepnumu kādu dienu atpakaļ tev sniegšu, tēti. Un tad manā sirsniņā radās vēlme mūžīgi kalpot tev, tēt, jo zināju, lai ko piedzīvotu plašajā pasaulē, nekas un neviens man neaizstās mājas un tevi. Vēl pēdējais skatiens un atvadu mājiens. Došu tev ceļa vārdus, mīļais Dieva bērns, kad šķitīs visas pasaules zvaigznes izdzisušas, nepadodies un spēku meklē vārdā Jēzus. Es pasmaidīju, tik mīļš vārds, tik tuvs man, pat nezinot, ko tas īsti nozīmē, un kas gan varētu tāds notikt, kas liktu izdzist visām pasaules zvaigznēm. Tas nav iespējams ar tēta mīlestību, gādību un vadību. Un tā debesu vārtiem aizvaroties, eņģeļu flautām attāli un maigi izgaistot, es aizvēru acis un aizmirsu visu, ko tētis sacīja man. Jā, tādas manas pēdējo notikumu un manas dzīves sajūtas, kad
var likties cilvēkam, ka ir nodzisušas visas pasaules zvaigznes un jā, ka nav izējas un ka viss ir tik bezcerīgi. Jā, bet mēs katrs atceramies, kur mīt patiesais spēks, un tas ir tikai viens vienīgs ceļš. Jā, un tas ir Dieva ceļš caur Jēzu mūsu sirsniņās. Jā, tā kā tā.